Jūs esat pēdējā laikā dzirdējuši, ka tev ir sevi jāmīl. Kā tas ir, kā tu sevi apskauji vai kā tā mīlēšana notiek? Emocijas ir savienotas ar mūsu ķermeni. Mēs izjūtam katru emociju savā ķermenī. Un tas feelings, ir tās sajūtas, ir tās, kas nosaka, kādā veidā mums ir pašsajūta pašām par sevi, kādus lēmumus mēs dzīvē pieņemam, izejot no bailēm vai mīlestības, vai izejot no drosmes vai cerībām vai no depresijas, kādi lēmumi, no kuras emocijas mēs pieņemam tos lēmumus, tādi rezultāti mums arī ir dzīvē. Tad, kad mēs pieņemam no depresijas kaut kādus lēmumus, tad viņi ir ļoti bieži bailēs balstīti. Tie ir tādi lēmumi, kas ļoti bieži ved mūs ne uz to pusi, kur mēs gribētu iet. Bet, ja mēs nonākam līdz citai sajūtai, ka mums ir miers sirdī, mēs mieru tajā situācijā, kuras esmu, un tad no tās situācijas, no tā miera sajūtas, ko es esmu sevi iegūs, es varu pieņemt lēmumus, kas nāk no manis, jo tā mana intuīcija ir savienota ar kaut ko tādu, kas man var dot enerģiju. Enerģija rodas no iekšienes. Tas viss ir saistīts ar emocijām, ar emociju atbrīvošanu. Un tas ir tas, ko dara mākslas projektiņi šādi kā šis, ka mēs ne tikai nodarbojamies ar krāsošanu, bet iedomājieties, jūs paņemat dotu, jūs paņemat krāsu un jūs krāsojat. Un jums ir skaidrs zināms, ka tas nav par rezultātu, tas ir par procesu, tas ir par pašsajūtu. Un ar katru reizi, kad tu krāso un domā un izbaudi krāsu, tu jau esi koncentrējies vairāk kā 20 sekundes uz to, kā tu jūties, ka tu jūties labi uz šo pašsajūtu. Tas ir savu sāpju remdināšana, tas ir atslābināšanās, tas ir, var teikt, pašā vētras vidū tu esi atradusi miera punktu, tur, kur tu esi kopā ar krāsām un tu koncentrējies uz to papīru un tu izbaudi. Un tāpēc šiem te mākslas darbiem ir ļoti liels spēks, jo viņiem ir spēja domāšanu atslēgt no tā, kur viņa ir tagad tās panikas lēkmes. Mēs izveidojam nākotni ar to, kas mums ir iekšā. Un mēs savienojamies ar to, kas mēs esam, tad arī mēs pieņemam citādākus lēmumus. Jo tāpēc, ka tad mēs iegūstam šo atklāsmi, kas tad ir jādara, izejot no tā, kā mēs jūtamies no šīs labās, pozitīvās pašsajūtas. Bet principā tie 4 soļi. Pieņemšana, ja, ka mēs pieņemam sevi. Otrs ir dabūt šo te miera sajūtu. Mana skolotāja Danita, viņa saka, ka jānokļūst ir vismaz līdz apmierinājuma sajūtai. Tā kā apmēram tas lauciņš, kur ir miers, apmierinājums. Kad mēs nonākam līdz turienei, tad pēc tam mēs jau varam atrast iemeslus, par ko pateikties. Pateicība ieved mūs citā frekvencē. Un 4. ir prieks. Tā pacelātība, tā enerģija ir tas stāvoklis, kad mums vislabākie lēmumi rodas, kad mums ir prieks par dzīvi, dzīves prieks. Ja šis te dzīves prieks, kas mums varbūt ir pazudis, tas ir tas moments, kad mēs viņu atgūstam, tad ieslēdz šitā mūsu intuīcija un mēs izdomājam, ko darīt. Jebkurā no situācijām, jebkurā vētras vidū, ja mēs atrodam šo miera ostu, mēs varam pieslēgties pie miera, pie pateicības un prieka. Ja mēs saprotam, kādā veidā rīkoties, kad tev ir šie instrumenti rokās, tad dzīve ir pilnīgi absolūti savādāk. Tas ir tā kā, varbūt, ka tev tagad ir mašīna, bet tev nav tiesības braukt, nezinu, kā braukt. Bet, ja tu zini, tev ir mašīna, tev ir degviela, tev ir tiesības, tev ir prasmes, tev ir iemaņas un tev ir drosme iekāpt mašīnā un braukt, tad tas ir apmēram tas, kas mums ir vajadzīgs, lai kaut kur tiktu. Par pieņemšanu runājot, ja viss, kad jūs runājat, man jādara tas, man jādara šitas, es nedrīkst darīt to, man vajadzēja izdarīt šito, ja, ka tas viss ir sevis noliekšana. Tas ir tas, ka mēs noliedzam, kas mēs esam īstenībā. Ja mēs sev šitādas lietas iekšēji sakām, un tas ir iedomājies, ja katrs no tiem vārdiem ir as stikla gabals. Un ja mums ir trauslas sirds, un ka mēs sevi barojam ar tiem asiem stikla gabaliem un sakam, man ir tā, bija jādara man šitā, un es nepareizi izdarīju to, un vajadzēja to, un man jādara šitas, tas ir sevis ievainošana, ka mēs apzināti sevi ievainojam, ja mēs tādas lietas sakām. Un tas ir tas, ko jūs arī iemācīsieties nedarīt, ko tā vietā teikt.
Jo mums ir kaut kāda balss, mums ir kaut kādas lietas, ko mēs runājam, mums visu laiku iet pa galvu, iet domas, bet šīs domas vajag iemācīties kādā veidā nomainīt. Ja? Mēs jau pirmo projektu darījām par iekšējo kritiķi, mēs sapratām, ka iekšējais kritiķis, tas īstenībā tā ir viena daļa no mums, kas ir tā kā aparātiņš, var teikt, automātisks, kas ir uztaisīts, lai mēs paliktu dzīvi, principā, emocionāli, fiziski, garīgi. Un, ja tas aparātiņš, kuru mēs saucam par iekšējo kritiķi, viņš mēģina noteikt mūsu dzīvi, tad tās visas domas ir kādas, viņas ir, bet tajā te projektiņā mēs tās domas, mēs mēģinājām iedraudzēties, mēs sapratām, ka aiz tām domām tā daļa mūsos, viņa nemēģina mūs nogalināt, tieši pretēji, viņš mēģina mūs pasargāt. Un tad mēs pārstrādājām to par afirmāciju, un mēs uztaisījām beigās to ļoti svarīgo vēsti, ko īstenībā tā daļa mūsos, kas gribēja mūs pasargāt, īstenībā, ko viņi domāja. Ja? Tā kā tas ir ļoti spēcīgs, tas nav vienkārši portrets, tas nav vienkārši kaut ko uzzīmēt, bet tas ir izstrādāt to portretu darot šīs te visas lietas sevī. Un tāpat nākamais būs par bērnību, kaut kādas lietas līdzīgas, pārdomas, māksla. Tu vari vienkārši ļauties paņemt to otu un tik krāsot, ja, ka tur tev nav jādomā, ko es tagad darīšu, tu vienkārši seko soļiem un izbaudi procesu. Un es jums iedošu to piano, kā es teicu, saprast, kā spēlēt tās emocijas, un arī tehnikas, kādā veidā mēs tās emocijas varam, viņas nevajag nekontrolēt, nesavaldīt, bet izteikt. Angliski ir vārds express, tāpēc mēs viņus izsakām zīmējot, rakstot, darot. Ir ļoti svarīgi arī kustēties ar kustībām arī. Tāpēc, ka tagad tu zini, kas tu esi, tad tu vairs neļauj citiem ar sevi manipulēt. Un tiekamies citu reizi un tiekamies kursā. Ja? Lai jums jauks vakars, tā!